Latvijas dabas fonds ir radījis zīmolu dabisko pļauju produkts, lai palīdzētu dabisko pļauju apsaimniekotājiem turpināt pļavas apsaimniekot. Kopā ar jauno pavāru kustību mēs nākam pavāru skolās, lai informētu jaunos topošos pavārus, ēdināšanas nozares speciālistus par šiem produktiem, lai motivētu viņus paskatīties dziļāk, kādu ietekmi šis produkts ir atstājis uz dabu, uz vidi. Un konkrēti zīmola ražotāju gadījumā viņi ir ražojuši produktus, saglabājot dabiskās pļavas. Šodien mēs gatavojam 4 ēdienus, kas arī bija no pļavas produktiem. Pirmajā uzkodā jērgaļa, lakšu pesto, sīpuli, cepti un cietais sirs. Otrā uzkoda bija govs piena rikota ar aitas jogurta mērci. Trešais ēdiens bija lielops, lēni gatavots lielops, pēc tam grilēts uz oglēm, pasniedzām ar kartupeļu sacepumu un demiglēzi mērci, lakšu kaperiem un marinētām austrasēnēm. Un desertā bija medus uz spuma ar sienas saldējumu. Mums ir super interesanti braukt uz skolām, dalīties, parunāt ar viņiem, saprast, ko viņi māk, ko viņi nemāk, ko parādīt jaunu. Un tieši šajā projektā tas vēl ieguva lielāku jēgu, jo mēs braucam uz skolām, taisam semināru, bet šim visam ir jēga, ka tas ir saistībā ar Latvijas dabas fondu un dabīgajām pļavām.